redzi, šitas pods jau ir pārcietis ļoti daudzas putras un gaļas solēšanu, un šitas ir pārcietis sieras iešanas diezgan daudzas. Sākumā, kad viņš bija jauns, tad viņš tika izmantots tikai siera. Vai poras arī aiziet? Jā, viss aiziet, tāpēc viņam nāk bišķi laukā tāds paltuts no stāvēšanas. Tas no tā siera vēl, tad to siera vēl var patisēt palikā, jā? Un te tas nokvēpums ir no ugunskura. Jā, no ugunskura. No uguns tas ir gaišais ir tāpēc, ka oglais nodaļ tā apakša, un tumšais tāpēc, ka nokvēps ir melna iekšā, jo viņš ir piededzis, jā, no tās. Un šitie ir jauni, tikko kā izdedzināti, jā. Kad viņus sāks lietot, viņi paliks tādi paši tumši. Nu, un tad ir vārīšanai, bet šitie podiņi, šitas ir taisīts kā kopija pēc āraišu parauga. Šis ir taisīts pēc āraišu parauga kā kopija. Nu, tie pārējie ir vairāk vai mazāk tādi formas atdarinājumi, ja šitas ir no viena cita pilskalna kopija. Bet tas rotājums uz spirālīti, ko mēs izmēģinājām skrienelīšiem, ja, tas ir arī uz trauciņiem rekur tāpat, pašiem greznākajiem. Tādu nav daudz, bet tad tie ir tādi rūpīgi nostrādāti un nospodrināti, nopulēti, rekā šitas spīdīgs tāds, ja. Bet lielais vairums trauku ir tādi, ja. Tāds vidēji rupšs māls, tādas bļodiņas, var redzēt zvirgzdus. Un, protams, tie vārāmie podi, kas ir ar speciāli apsmērētu virsmu, ko sauc par apmetumu, apmestāvu. Ja? Nu, un tad man ļoti patīk šitie, kas ir ar kniebumiņiem, ar nagu iespiedumiem. Bet to var tikai tādi, kuram ir savi dabiskie nagi, nevis plastmasas, ja, virsū, jo tad tie tur paliks, visticamāk, ja. Tas būs mūsdienīgs rotājums. Jā. Nu, lūk, tagad jūs varat noskatīt sev kādu paraugu un attiecīgi no tā izvēlēties kādu maziņu.